Esmu Jānis Menska, 1. Daugavgrīvas latviešu ķelnieku pulka 4. rotas komandieris. Es kritu kaujā Ziemassvētku kauja pirmajā dienā agri no rīta. Man sašāva galvā. Man iznesa no kaujas lauka, tīreļpurvā, aizved uz Rīgu, atbrauc pakaļ vecāki un apglabāja mans Miltenes kapos. Tomēr mans gars palika tīreļpurvā, kur palika arī mani pārējie cīņu biedri, kas nepārdzīvoja šo kauju. Mēs esam šeit palikuši uz mūžīgiem laikiem, bet jūs varat atnākt, mūs atcerēties un turpināt stāstīt mūsu stāstu. Šo sestdienu, 23. maijā, 2022. Ziemassvētku kauju muzejā spokstāstus tīreļpurvā stāstīs folkloras pētnieks un stāstnieks Guntis Pakalns. Visi laipni aicināti gan uz šiem spokstāstiem, gan arī apmeklēt muzeju jau sākot no 17:00.